Esiet sveicināti Rīgas pilī, godātais ordeņa kapitula, godātie klātesošie, bet pats galvenais valsts augstāko apbalvojumu saņēmēji. Šodien mēs esam pulcējušies Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 34. gadadienā. Esam pulcējušies šeit Rīgas pilī, lai ne tikai kopā svinētu svētkus, bet lai teiktu paldies visiem tiem, kas šodien saņem mūsu valsts augstākos apbalvojumus – 3 zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni un atzinības krustu. Šis ir patiesībā sakot arī ļoti simbolisks laiks, jo tieši šogad mēs atzīmējam 3 zvaigžņu ordeņa 100 gadu un arī 30. gadskārtu kopš šis ordenis tika atjaunots. Mēs arī atzīmējam 20 gadus kopš tika atjaunots Viestura ordenis un atzinības krusts. Laika gaitā šos valsts apbalvojumus ir saņēmuši daudz un dažādu profesiju pārstāvji. Cilvēki, kas ir darījuši vairāk nekā no viņiem ir prasīts, gan savā pamatdarbā, savā dienesta vietā, gan arī palīdzot citiem. Šodien jūs, ordeņa saņēmēji, pievienosieties viņu pulkam. Jūs izvirzīja cilvēki, kas jūs labi zina, cilvēki, kas jūsu darbu, jūsu dienestu vērtē ļoti augstu. Ordeņa kapitulam, un to var apliecināt katrs ordeņa kapitula loceklis, nebija tik viegli izšķirties par to, kas ir labākais no labākajiem. Es gribētu teikt, ka tad, kad mēs apspriedām visus valsts apbalvojumus, mēs redzējām ļoti sirsnīgus, ļoti labus darbu nopelnu aprakstus. Jūs dzirdēsiet, saņemot ordeņus, pavisam īsu izvilkumu no tiem. Bet šodien es gribu teikt jums visiem lielu paldies par jūsu darbu un dienestu. Jūs esat šeit no dažādiem Latvijas novadiem. Jūs esat šeit no dažādām nozarēm. Bruņoto spēku karavīri, policisti, ugunsdzēsēji, robežsargi, tiesvaras pārstāvi, izglītības, kultūras darbinieki. Jūs arī esat no nevalstisko organizāciju sektora. Jūs katrs ar savu darbu esat jau devuši mūsu Latvijai daudz. Esmu pārliecināts, ka jau rīt jūs turpināsiet dot vēl vairāk. Taču šie apbalvojumi nav tikai jums, jo es pilnīgi droši zinu, ka jums katram ir palīdzējuši jūsu ģimenes, jūsu tuvinieki, jūsu draugi, jūsu kolēģi. Arī viņiem mēs sakām lielu paldies, jo mēs zinām, ka viens nav cīnītājs. Šodien, noslēdzot šo ceremoniju, mums vēl būs iespēja tikties un parunāties, bet vienu lietu gan es gribētu jau tagad teikt. Es gribu jūs visus sveikt mūsu valsts neatkarības atjaunošanas 34. gadadienā. Visiem vēlēt izturību un spēku. Tas mums visiem būs nepieciešams ikdienas darbā mūsu valsti attīstot un sagājot.